Čau visiem, tā Anete, un šodien es jums gribēju pastāstīt par to, ko var darīt tādos gadījumos, ja vasaras apā jums liekas par platu. Pirmais un galvenais, ko es varētu ieteikt, būtu tāds puspēdiņas. Šīs ir no ādas un šīs ir no gēla. Tātad tās tiek ievietotas pēdas tieši priekšdaļiņā, kur jums tad arī visticamākais viņas ir pa platu. Tātad šādi izskatās, piemēram, ādas pēdiņa. Tā arī viņi ieliek kurpītē. Un tad šeit jums šo priekšdaļiņu sašaurinās. Ja jums viņas ir aizmugurē pa platu, tad jūs varat ielikt šādu te līmējumu zamšādas papēža aizsardziņu un ielīmēt viņu šeit, un viņš saturēs jums papēdīt vairāk vietā. Gēla pēdiņas varbūt vairāk ir tad attiecināmas tieši uz atvērtām kurpītēm, uz zandaļu tipa augstpapēža kurpēm, kur ādas pēdiņa būtu pārāk redzama. Un skaidrs, viņi šeit labi neizstītos šādā te atvērtā zandelītē, ja viņi varētu līst ārā. Šāda te gēla pēdiņa, viņi gan jums mīkstinās šo te kurpīti un atbalstīs labāk pēdiņu, gan neļaus kājņai slīdēt uz priekšu, gan arī uztaisīs viņu nedaudz šaurāku. Šādi te, piemēram, tad viņu ieliekot, jūs sašaurināsiet gan pašu kurpīti, gan noturēsiet vairāk vietā kājiņu. Es ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Lūdzu atzīmēt, ka viņš jums patika, un tad tiksimies nākamreiz. Atā!